Sveiki, zēni un meitenes! Jūs klausāties kopā ar Jēzu. Šeit mācīsimies, cik ļoti Jēzus tevi mīl un ka viss, ko tu dari, ir īpašs, ja to dari kopā ar Jēzu. Tevi sagaida kāds jauns un aizraujošs Bībeles stāsts, ko tev sagatavojis pats Dievs. Vai esi gatavs? Šobrīd skan atverot Bībeli pirmsskolas vecuma bērniem. Šīs būs A gada 1. ceturkšņa Mans mīlošais Dievs 12. nedēļas lasījums. Vai tu no vakardienas lasījuma atceries, kas ir Sodoma? Sodoma ir pilsēta, kura bija laikā, kad dzīvoja Ābrams un Lats. Kā tu domā, vai tā bija laba vai slikta pilsēta? Par to lasīsim šodienas stāstā. Sodoma. Lats bija izvēlējies dzīvot skaistajā zemē netālu no ļaunās pilsētas Sodomas. Varbūt viņš domāja, uzcelšu savas teltis ielejā, pietiekami tālu no pilsētas. Es nevēlos būt pārāk tuvu. Domāju, mēs atrodamies drošā attālumā no visām šīm sliktajām izvēlēm. Taču nepagāja ilgs laiks, kad Lats sāka domāt, Sodoma nav tālu. Es varu turp kādu reizi aiziet, bet es neiešu uz turieni bieži. Tad nedaudz vēlāk iesim uz Sodomu un izklaidēsimies. Vēl pēc kāda laika šeit Sodomā nav nemaz tik slikti. Man jau ir daži draugi šajā pilsētā. Vēl vēlāk, klau, pārcelsimies uz Sodomu. Viņiem ir patiešām jaukas mājas ar sienām un jumtu. Tas ir daudz ērtāk nekā dzīvot teltī. Dzīve būs laba un mājīga. Vēl pēc kāda laika, ak, Sodoma tiešām nav slikta vieta. Tāpat ir laba vieta. Nesaprotu, kāpēc es agrāk domāju citādi. Dienas pārvērtās nedēļās, nedēļas kļuva par mēnešiem, un Lats lēnām mainījās. Apkārtējie cilvēki izdarīja briesmīgas izvēles un ļoti slikti izturējās. Šī nebija laba vieta Latam. Ir grūti izdarīt labu izvēli, ja visi apkārtējie izdara sliktas izvēles. Bībelē ir teikts, ka ļauna sabiedrība samaitā labus tikumus. 1. Korintiešiem 15:33. Bībele arī stāsta, kā rīkoties gudri. Ko tā saka? Izlasīsim Salamana pamācības 22:3. Gudrais paredz nelaimi un paglābjas, bet neprātīgais drāžas taisni tai cauri un dabū ciest. Kā tu domā, vai Lats rīkojās gudri vai muļķīgi? Kas tev liek tā domāt? Vai tu izvēlies labus draugus, vai palīdzi saviem draugiem izdarīt labas izvēles? Vai tu zini, ko atmiņas pantā nozīmē vārds likstas? Likstas ir kādas nelaimes, bēdas, kaut kas netik labs un patīkams. Sakām vārdos 17:17 teikts, ka tādos gadījumos draugs, kurš mīl otru draugu, ir tik mīļš kā brālis. Klausīsimies atmiņas panta dziesmiņu.
ar vien mīl draugu, un likstas gadījumā viņu izjūt kā brāli. Sakam vārdi 17, 17. Draugs ar vien mīl draugu, un likstas gadījumā viņu izjūt kā brāli. Sakam vārdi 17, 17. Laiks lūgšanai. Mīļais Tēvs debesīs, palīdz man iemantot labus un uzticamus draugus, kas man varētu palīdzēt izdarīt labas izvēles un labāk iepazīt Tevi. Mēs kopā varētu būt priecīgi un citiem stāstīt par Tavu mīlestību. Paldies par labiem cilvēkiem man apkārt. Par to no sirds pateicos Jēzu Tavā vārdā. Āmen.